Labdien, mani sauc skolotāja Krista, un šodien mēs centīsimies atbildēt uz jautājumu, kas ir pašvaldība. Tad mums mērķis ir uzzināt, kas ir pašvaldība, ko nozīmē pašvaldības autonomija un kādas tad ir pašvaldības funkcijas. Arī šeit attēlā tu redz Latvijas kontūru karti, kurā ir atzīmētas arī pašvaldības. Jūs redzat šīs teritoriālās vienības, katra savā krāsā iekrāsot. Padomā, kurā pašvaldībā dzīvo tu? Atkārtojumam, tātad pašvaldība tā ir noteiktā teritorijā dzīvojoši iedzīvotāji ievēlēta vara. Pašvaldība rūpēs par iedzīvotājiem, veicot dažādas funkcijas, un šīs funkcijas mēs izzināsim. Augšpusē, kā jau es vēlreiz atgādinu, šeit ir Latvijas pašvaldību karte. Tu redz, ka pašvaldības savā starpā atšķiras gan ar pašvaldības izmēru, piemēram, gan arī, kur atrodas pašvaldības centrs. Tas, ko mēs vispirms darīsim, mēs atkārtosim par to, kādas 3 pazīmes piemīt katrai pašvaldībai. Lasām tekstu un domājam, ko jūs rakstīt iekšā šajā schēmā. 3 pašvaldības pazīmes. Latvijas valsts teritorija tiek iedalīta mazākās teritoriālās vienībās, pašvaldībās. Gan tava dzīvesvieta, gan skola atrodas kādā Latvijas pašvaldībā. Iespējams, tu dzīvo un mācies vienā un tajā pašā pašvaldībā, bet iespējams dzīvo vienā, bet mācies citā. Pašvaldībām, izņemot to, ka tām ir noteikta teritorija, piemīt vēl 2 pazīmes. Tām ir sava vietējo iedzīvotāju ievēlēta pārvalde, un tās ir daļēji neatkarīgas. Mēģini savos pierakstos ierakstīt 3 pašvaldības pazīmes. Salīdzināsim. Tātad katrai pašvaldībai ir raksturīga noteikta teritorija, to mēs redzējām arī kartē. Ievēlēta pārvalde, mēs sakam, piemēram, pašvaldības dome, un daļēji neatkarība, jeb autonomija. Latvijas Republikā galvenais likumdevēja varas orgāns ir Saeima. Tie 100 deputāti, kur izdod likumus, kas attiecas uz visu valsti. Katrai pašvaldībai ir tiesības nedaudz domāt par to, kā šis likums tiks realizēts viņu pašvaldībā. Piemēram, nosakot likumus par skolu, apjomu, par transportu, varbūt par iebraukšanas maksu pašvaldībā un tam līdzīgi. Nu, lūk, paskatīsimies nedaudz vairāk un lasīsim kopīgi teorētisko materiālu par pašvaldību darbu. Tātad, lūk, kādas tad ir pašvaldības funkcijas? Līdzīgi kā skolām, arī pašvaldībām ir jāveic dažādi uzdevumi jeb funkcijas. Piemēram, tavas skolas atbalstīšana un uzturēšana ir viena no funkcijām, ko veic tava vietējā pašvaldība. Pašvaldības ir dažādas, tāpēc to veicamie uzdevumi var nedaudz atšķirties. Tomēr visām pašvaldībām ir valsts likumos noteikts jomas, ko tām ir jāpārvalda, un uzdevumi, ko tām ir obligāti jāveic. Tas, kā katra pašvaldība šos uzdevumus veids, var atšķirties, un to ietekmē katras pašvaldības unikālās īpašības un tai pieejamais budžets. Mēs jau pagājušajā stundā runājām par to, ka šie pašvaldību budžeti var ļoti atšķirties savstarpēji. Palasīsim piemērus. Jautājums, kā tad pašvaldība atbalsta manu skolu? Vitālijs saka šo piemēru. Es mācos 5. klasē, un pašvaldībai man ir jānodrošina iespēja iegūt pamatizglītību. Tā arī ir noticis. Pašvaldība ir dibinājusi, izveidojusi manu skolu, kā arī uzrauga manas skolas darbu. Viens no pašvaldības uzdevumiem, jeb funkcijām ir pašvaldībai ir jānodrošina vietējiem iedzīvotājiem izglītības iespējas. Skatāmies tālāk. Kā pašvaldība atbalsta manu ģimeni? Guna atbild. Manā ģimenē tikko piedzima mazā māsa Gundega. Mana pašvaldība vecākiem izmaksāja vienreizēju pabalstu par jaunā bērna piedzimšanu, lai palīdzētu iegādāties vajadzīgās mantas. Pašvaldības funkcija ir, ka pašvaldības sniedz vietējiem iedzīvotājiem sociālo pabalstu. Kā pašvaldība palīdz man dzīvot veselīgāk? Atbild Dāvis. Man ļoti patīk braukt ar skrituļdēli. Es biju tik priecīgs redzēt, ka pašvaldība blakus manai skolai izveidoja skateparku, kad braukt ar dēļiem. Katru dienu tur dodos braukāties ar saviem draugiem. Pašvaldībai ir jānodrošina veselības aprūpe un jāveicina veselīgs dzīvesveids. Kā nākas, ka man mājās vienmēr ir pieejams ūdens? Vilhelms saka. Pašvaldības mājaslapā uzzināja, ka tā iegūst dzeramo ūdeni no pazemes un virszemes ūdens iegūs vietām. Tad tā pārbauda ūdens kvalitāti un ar ūdens apgādes tīkliem nogādā to manās mājās. Pašvaldībai ir iespēja robežās jānodrošina komunālie pakalpojumi. Kas ir komunālie pakalpojumi? Tas tātad ir ūdens, elektrība, siltums un tam līdzīgi. Tas, pie kā mēs esam pieraduši un bez kā mēs nevaram iztikt. Kas gādā par ceļiem pilsētas centrā?
Ketī. Mamma man izstāstīja, ka jaunievēlētie pašvaldības deputāti grasās pavasarī sākt remontēt ietas pilsētas centrā. Tad iedzīvotājiem būs ērtāk ar kājām pārvietoties pilsētā. Pašvaldībai ir jāgādā par kārtības un tīrības uzturēšanu savā teritorijā. Un pēdējais. Kas maksā par pilsētas pieminekļu tīrīšanu? Māris. Ik pēc dažiem gadiem mana tēta uzņēmums rūpīgi notīra un nomazgā pieminekli pilsētas centrā. Tētis teica, ka par šiem darbiem maksā pašvaldība. Pašvaldībai ir jāveicina kultūras darbība un tradicionālā kultūras vērtību saglabāšana. Lūk, piemēros ar skolēniem ir aprūkots tikai dažas no pašvaldības funkcijām jeb uzdevumiem. Katra uzdevuma īstenošana prasa vēl daudz citu mazāku uzdevumu veikšanu. Piemēram, lai visus skolēnus nogādātu līdz skolai, pašvaldībai var nākties izīrēt autobusu ar vadītāju, kā arī gādāt par ceļu līdz skolai. Pašvaldības iedzīvotāji ir atšķirīgi, un sociālās grupas, kurām tie ir piederīgi, var atšķirties. Tāpēc arī iedzīvotāju vēlmes un vajadzības pašvaldībās var būt ļoti dažādas. Tā kā uzdevumu un prioritāšu ir tik daudz, bet budžetā pieejamie līdzekļi ir ierobežoti, pašvaldībām parasti neizdodas īstenot visas ieceres. Un tad mēs domājam, kura tad katrā pašvaldībā ir prioritāte, ko viņi dara pirmo un ko pēc tam. Nu, lūk, tu jau esi guvis ļoti labu priekšstatu par to, kā darbojas pašvaldība. Aicinu tevi to paplašināt, noskatoties mācību video, kā darbojas pašvaldība. Apturi šo video, ar citu viedierīci noskanē šo QR kodu un paskaties, kā darbojas pašvaldība. Ceru, ka video esi noskatījies un padomā, kā tev šodien veicās, vai tu zini, kas ir pašvaldība. Paldies un tiekamies jau citās stundās.